Par izglītību nopietni domā arī Drustos, kur jau kopš 1994. gada darbojas tautskola 99 balti zirgi. Ojārs Rode Drustos ieradies no Rīgas, kur ilgus gadus strādājis zinātnisko darbu Cietvielu fizikas institūtā. Darbojoties Drustos, viņš ar domu biedriem nodibinājis alternatīvo skolu. Priekš bērniem viņi nav izveidot kā vieta, kur tagad viņi apgūs kādu amatu. Nē, tā ir vieta vispārīgai attīstībai. Drustu tautskola ir mūža izglītības skola, kurā mācās jauni un veci. Šeit notiek etniskās kultūras apguve, daļamatniecības apmācība un muzicēšana ar pašgatavotiem tautas mūzikas instrumentiem. Mēs cenšamies pat apzināt, kultivēt mūsu tautas mentalitātei raksturīgas lietas. Piemēram, tikt pašiem galā ar problēmām. Sievas pulcējas pie tautskolas stellēm un atjauno zināšanas senajos rakstos un krāsu izjūtā. Vasarā bērni kopā ar vēstures skolotāju un vecākiem veido dabas takas un mācās vēsturi, ceļot bronzas un agrīnā dzelzs laikmeta ēkas. Tautskolas ideja tagad ir izplatījusies visā Latvijā un atradusi sekotājus arī citos reģionos.